Vasaras saulgriežiem tuvojoties visā Latvijā sāks ielīgošanas pasākumi. Arī Gulbenē iedzīvotāji varēs sajust svētku noskaņu ar ziediem, stāstiem un vainagu darināšanu. Radošā tikšanās norisinājās kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri, un tā kļuva par iespēju nevien smelties zināšanas, bet arī apgūt senas prasmes. Mēs jau kādus 3 gadus gribējām rīkot tam līdzīgu pasākumu, bet mēs nevarējām sataisīties, vienmēr kaut kas traucēja. Un šogad mēs diezgan laicīgi izdomājām, ka vajag, jo šī ir tāda lieta, tā vainagu pīšana šķiet, ka mēs visi to mākam kopš bērnības, un tas ir tādas ierastas kustības, mēs esam visi gājuši pļavā un pīnuši vienmēr vainadziņus. Un tad likās, ka Līga Reitere ir tā, kura var parādīt kaut ko tādu, tā kā citādāku, tā kā vairāk, vai kaut kādu tādu veidu, ko mēs nezinām un nemākam. Gulbenes novada bibliotēkas komanda arī sarūpēja pļavu puķis, ko iepīt vainagos, atzīstot, ka novada pļavās to patiešām ir daudz. Tā kā vainagā var iepīt jebkuru Jāņu zāli vai pļavas un dārza puķi, svarīgi ir pareizi izvēlēties ziedu garumu un kārtību, lai vainags būtu gan izturīgs, gan skaists. Kā to darīt, rāda zāļu sieva Līga Reitere. Magone. Kā tad tādas košas magonītes var iepīt vainagā, lai nenobirst? Vajag ņemt magoņu pumpurus, kas jau galvas uz augšu pacēlušas. Tās magones drīzi vien sprāgs vaļā un ziedēs. Tātad vainagā iepin pumpurus, un tos pumpurus vainagā pārspiež. Ja, lai viņi parāda tādu mazu sarkanu smaidiņu, ja, tādu lūpiņu vaļā. Dienas gaitā atplauks magoņu pumpuri, un līdzīgi tas notiks arī ar rudzu puķēm. Ja jūs pīsiet vainagā rudzu puķes, noteikti piniet iekšā šos resnos pumpurus, ja? Un viņi atvērsies vaļā. Viņus pat nevajag atspiest, lai viņi atverās. Viņi paši atvērsies. Rudzu puķes ir vienas no stiprākajām puķēm, kas spēj 10 dienas bez ūdens nodzīvot un vēl joprojām atvērt jaunu pumpuru vaļā. Līga dalījās arī ar zināšanām par Jāņu zālēm, kuras no tām noder veselībai, skaistumam vai uzturam, un kā tās var izmantot ikdienā kā daļu no savas savvaļas aptiekas. Viņa arī pastāstīja, kā līgo vainaga var turpināt kalpot pēc svētkiem. Mana mamma un vecmāmiņa ziedu vainagu līdz nākošiem Jāņiem netaupīja. Tā ir jauna izgudrota nodarbe, pēdējā paudze to ir izgudrojusi. Bet iepriekšējās paudzes, kas ir dzīvojušas pirms manis, zināja, ka ziedu vainagu Jāņos pītu no stipriem augiem izmantoja ziemā, lai stiprinātu veselību. Stāsti par mājas rotāšanu, goda vārtiem, ugunsvietas pušķošanu un daudz ko citu novadnieki uzzināja Gulbenes novada bibliotēkas rīkotajā ielīgošanas pasākumā.